ķiplociņi, smaržo dillīci un lociņi. Un kur man salutiņš ir klau? Kroksmēji, tu man alu sagatavoji? Re, kur ir, viss kārtībā. Bet, kā saka, tas maciņš pa plānu, ko reizēm ir, ja? Bērni, remonts un mums ievai visu, ko vajag, un pašiem nekā nesanāk, uz krogu nesanāk, nekādīgi aiziet, jo tukši. Kā saka, grab pāris samtīmi, bet manā krogu te viss ir savādāk. Kā saka, es esmu uztaisījis kā sapnī. Jums šodien ne par ko nekas nav jāmaksā. Viss gandrīz ir pa brīvu. 10 ēdieni, 50 sieris, zivis, cūkas, vistas. Viss būs gandrīz pa brīvu. Nu ko, krogsmēnes, krogus puiši, lūdzu mums pirmo ēdienu. Pavasar salāts ar zirņu tīkstiem. Garšīgi. Tad man māte laukos, ziniet, ko deva? Visgaršīgāko un vissmeķīgāko. Svaigi cepta maize ar zaļumu sviestu. Jūs esat kādreiz kaut ko tādu ēduši? Mums lūdzu, krogsmeļi, vien maizīti svaigi ar zaļumu sviestiņu. Paklausies, kā tas tā var kā laši beigušies? Ko tas nozīmē nāc no lentā? Tas nekas nedara. Kā var laši beigties? Es nesaprotu. Labi, klausies, daram tā. Tu aizēj lejā uz pagrabu no maniem īpašiem krājumiem, paņem nēģus. Maniem klientiem šodien jāēd vislabākais. Nēģi želējā, mīļās dāmas, speciāli jums. Nu ko, šepavār, nēģi gatavi? Ir, ja? Nu nesam iekšā. Mīļa, kas jums ēdienkartē bija rakstīts? Pie šitām. Bravo, tieši tā, kur ir vēlreiz bravo? Bravo, nu lieliski. Tā ir pateicība. Vai tie kāds kurzemnieks? Nu iesakiet tiem blakus sēdošajiem. Ka tie sklandrauši klasiski ir paši labākie, vai ne? Ko es jums teicu? Nu, taču ir tie garšīgi tie sklandrauši, vai ne? Ir vērts uzticēties, paskaties, kādas špāzes mums te atnes. Nu, var sakot, tie, kuriem tie sklandrauši tā, nu vēl uz šobrīd negāja īsti pie sirds, tad te jums ir vēl kāds mazs cienestiņš, kā saka, kā šefpavāra kompliments. Šefpavāra, paldies tev sirsnīgs par to! Nu, vidošas ar mums pīrāgi, spitiem arī pīrāgi, lai dzīvo jaunībā, spinātu pīrāgi, lai dzīvo jaunībā, pīrāgi man apīdīšu. Vienkārši divi garšīgi. Mīļās dāmas, baklažānu pusītes tomātu pildījumā. Speciāli jums. Mūžīgi laimīgas. Es vēl paidīšu. Kas ir? Kas tur ir? Jopci, popci! Cūkas dričos! Raksteic! Grīķi pankūkas veiksi! Man ir cūkas dričos! Tikai viens labums. Kaimiņu Janku satiku. Klausies, un tas man truša kājas iedeva. Cik smiķīgas. Un šefpavārs mums attaisīs tādas marinētas truša kājas pēc manas īpašās aikaiņu receptes. Un tur ir rakstīts ovācijas loja! Tur ir rakstīts bravo! 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 Un tur ir rakstīts ar kājām! Vai mīļie, aplausi vietā! Kas mums pa špāzēm bija? Viegli ēdieni, tik daudz un garšīgi, ka neapēst visu. Nopietni pamatēdieni, tā ka varējām kārtīgi beidzot pieēsties. Un burvīgi, smalki, garšīgi deserti. Patiesībā, pateicoties jums, mums garšoja ļoti labi! Un ziniet, kāpēc? Tā kā šefpavārs teica, jo mēs darām to, kas mums patīk un ko mēs ļoti, ļoti mīlam.